Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu pilsētvides attīstībai Kurzemes pērlē Kuldīgā ir labiekārtotas pilsētas ielas un laukumi, rekonstruēta Kuldīgas sabiedriskā un darījumu as, Liepājas un Piltenes iela. Jaunu veidolu iegūst vecpilsēta ar Kuldīgas Venēciju Alekšupītī, radot pievilcīgu dzīves telpu, sakoptu vidi iedzīvotājiem un turistiem un priekšnoteikumus pilsētas ekonomiskajai attīstībai. Šī projekta ietvaros viens tilts tiek uzbūvēts no jauna, kas ir gājēju tiltiņš. Iepriekš šis tiltiņš nebija pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar ratiem. Ir sakārtots rātslaukums un tirgus iela. Laukums ir izklāts ar bruģi, tā brauktuves un ietvju līmenis ir pazemināts, lai atbilstu vēsturiskajam 20. gadsimta ielu līmenim. Šī ielas rekonstrukcija dos arī ne tikai skaistumu, ne tikai prieku iedzīvotājiem, ne tikai parādīs mūsu attieksmi pret vērtībām, kas ir pilsētā, bet arī dod arī ekonomisko pienesumu, tāpēc, kad es domāju, ka viennozīmīgi turisti šeit atbraucot un sajūtot to, kas šeit ir izdarīts, gribēs šeit braukt vēl, un ka Kuldīga kā turisma pilsēta tikai attīstīsies. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Kuldīgā bijušās ebreju sinagogas kompleksa ēkās veikti rekonstrukcijas darbi, ierīkojot mūsdienīgu bibliotēku un plašai sabiedrībai pieejamu kultūras un informācijas vietu. Valsts Reģionālās attīstības aģentūras administrētajos projektos Kuldīgā ir ieguldīti vairāk nekā 6 miljoni latu līdzfinansējuma, kas veicina pilsētas attīstību un tās iedzīvotāju labklājību.